Uz šīs priecīgās nots noslēdzas otrais cēliens. Trešajā, biežāk sastopamie kaitēkļi un kā ar tiem cīnīties, koncentrēšos uz izplatītākajām problēmām un pastāstīšu, kā tās atpazīt un novērst. Iestākšu ar visvieglāko un man vistuvāko tēmu gramatiku. Vispirms ortogrāfija un interpunkcija. Šeit palīgā nāks latviešu valodas mācību grāmata, ko liela daļa no jums pēc 12. klases noteikti priecīgi aizmirs, izmet vai nodeva labdarībā. Sliktas ziņas tiem, kuriem nepatīk latviešu valodas stundas. Izdevniecībā redaktora pienākumos neietilpst jūsu vietā ievietot visas iztrūkstošās pieturzīmes. Iesaku par rokai turēt arī citas informatīvas grāmatas. Tālāk teikumu uzbūve. Jau minēju iepriekš, lasītājs aizalasīsies, līdz būs nonācis līdz šāda teikuma beigām. Vēl trakāk, viņš būs aizmirsis sākumu. Rakstīšana nav sacensība, kurš uzrakstīs visgarāko teikumu, tāpēc īstos milziņus derētu saskaldīt sīkāk vienkārši, lai lasītājiem būtu ērtāk uztvert domu. Tāpat der atcerēties, ka ir slikts stils iesākt teikumu ar saikli. Šeit gan es pati grēkoju un cenšos to novērst. Viensaknes vārdu un vārdu atkārtošanās. Sekojiet, lai vienas rindkopas ietvaros neatkārtotos vārdi ar vienādu sakni, piemēram, viņš atgulās gultā, kur jau gulšņā ir ruds kaķis. Negribēdams gulētāju iztraucēt, viņš nogulās pašā guļvietas malā. Pārveidosim to šādi. Viņš atlaidās gultā, kur jau zvilnē ir ruds kaķis. Negribēdams snaudēju iztraucēt, viņš iekārtojās pašā malā. Izmantojiet iespējami daudz sinonīmu, lai darbu padarītu bagātīgāku. Par mākslinieckās izteiksmes līdzekļiem. Iespējami izvairieties no jau novazātu līdzekļu lietojuma, kurš salīdzinājums jums pašiem šķiet saistošāks, velkas kā gliemežs vai velkas kā depresīvs bruņurupucis. Oriģināla izteiksmes līdzekļu darbu gluži vai uzcels no miroņiem. Tāpat fiksējiet, kurus vārdus izmantojat ļoti bieži, piemēram, kāds varonis to vien dara kā smīni, un centieties tos mazliet paratināt un aizstāt ar sinonīmēm. Par katru teikumu sev jautājiet, vai tas ir obligāti nepieciešams. Vai tas kaut ko pasaka par varoņiem vai virza sižetu? Nav vajadzīgs aprakstīt katru sīkāko varoņu kustību, apģērba gabalu vai akmentiņu auskarā. Šāda sīkuma tikai nogurdina lasītāju. Ja varoni bēg no slepkavas, tad lasītājiem ir pilnīgi vienalga, vai viņi izskatās šādi vai lūk kā. Protams, situācija mainās, ja viņi kleitā sapinst un paklūp un tādējādi iekrīt slepkavas nagos. Par tēliem. Par šo tēmu sīkāk runāsim tēlu meistardarbnīcā šodien pat, tomēr jau tagad vēlos pievērst jūsu uzmanību galvenajiem klupšanas akmeņiem. Pārbaudiet, vai tēls stāsta gaitā nemaina acu krāsu, matu krāsu, rasi, vecumu un dzimumu. Ja viņš ieliek kontaklātas vai veids dzimumaiņas operāciju, tad noteikti to pasakiet. Pārbaudiet varoņu vārdus. Reizēm gluži kā sabojātajos telefonos, tēls stāsta gaitā vairāk kārt nomaina vārdu, piemēram, no Maikla kļūst par Maiku un tad par Mikiju. Vai varonis rīkojas atbilstoši savam raksturam? Tēls, kurš ir prezentēts kā nopietns un nerunīgs, noteikti neapstāsies ielas vidū un neizplūdīs asarainā un poētiskā monologā par to, cik šovakar skaists saulrietis, pat ja tas tiešām ir skaists. Tāpat kā par teikumiem, arī par tēliem sev pajautājiet, vai šis varonis kaut ko dod stāstam. Ja viņš parādās tikai vienā vai dažās epizodēs un pārsvarā kalpo lasītāju uzjautrināšanai, tad labāk viņu vai nu dzēsiet vai sapludiniet ar kādu nozīmīgāku tēlu. Par sižetu. Vispirms ainu struktūra. Katrai ainai ir jābūt kā nelielam stāstam, to veido ekspozīcija, kāpinājums, kulminācija un atrisinājums. Katrai ainai ir jābūt iekļautam arī konfliktam, kas virza uz priekšu kopējo sižetu. Ja varoņi tikai runā riņķī un apkārt, tad kaut ko vajadzētu mainīt. Infoblāķi. Tie bieži vien sākas ar vārdiem kā zināms un izklāst visu, ko lasītājs nezina, par pasaules uzbūtu, apdzīvojošajām rasēm un kultūrām, tehnoloģijas darbības principiem, notikumiem pirms stāsta sākuma un tā tālāk un tā joprojām. Ja paveicas, tad tā ir tikai viena gara nodaļa grāmatas sākumā, bet sliktākajā gadījumā tādas ir izkaisītas visā darba garumā. Šādus blāķus ir jāsaskalda un informācija lasītājiem jāievaro pamazām, citādi viņam var rasties sajūta, ka ir atgriezies skolas solā. Kontinuitāte. Sekojiet, lai sižeta pavērsieni vēstu uz iecerēto atrisinājumu un nepaliktu karājamies gaisā. Ja sākumā pieminat kādu pavadienu, kas ved pie atbildes vai arī māneklis, tad par to vēlāk nedrīkst aizmirst. Tāpat ir derīgi izveidot laika līniju, lai saprastu, kas kad notiek, jo pēc tam, kad varoņi ir pastaigājušies pilnmēnesis apspīdētā pludmalē, nevar sekot piķi melna nakts. Balanss starp spriedzi un atelpas brīžiem. Pat trilleros un šausmu romānos, kas ir rakstīti ar vienu mērķi, kutināt lasītāju nervus, nekad nav tā, ka grāmata no vāka līdz vākam ir pilna spraigas darbības. Pārliecinieties, vai esat to atšķaidījuši ar tā sauktiem klusajām ainām, kur laikā gan varoņi, gan lasītājs varētu atvilkt elpu. Trešo reizi tas pats jautājums, vai aina virza sižetu.
Ja tā neatklāja varoņa personību vai neiekustina darbību, tad no tās nav nekādas jēgas. Saprotu, ka ļoti gribas uzrakstīt par tēlu piedzīvojumiem pludmales ballītē, bet ja darba centrā ir sērijveida slepkavas medības, tad diez vai šāda aina iederēsies. Ja kādai no sižeta līnijām trūkst paskaidrojumu, tad pievienojiet ainu, kas to sniegtu. Ja kāda aina bremzē sižeta attīstību, tad to dzēsiet. Esiet nežēlīgi, darbs no tā tikai iegūs. Šie ir paši galvenie punkti, kas jāpatur prātā rediģējot stāstu. Manā pieredzē labošanas laikā darba apjoms parasti samazinās, līdz šķiet, ka no romāna pāri paliek īsts stāsts, bet tas tikai nozīmē, ka darbs ir sakoncentrēts un atbrīvots no visa liekā. Lūk, arī solītais bonus, rediģēšanas galvenais bauslis. Ja šaubies, tad griez ārā. Tas attiecas gan uz teikumiem, gan aprakstiem, gan varoņiem un ainām. Ja jūs pie kāda no tiem apstājaties un sākat gudrot, vai to atstāt vai dzēst, tad noteikti dzēsiet, bez jautājumiem. Par to, kas ir svarīgs, šādas pārdomas neradīsies. Tā varētu turpināt vēl ilgi, jo šajā prezentācijā pievēršos tikai galvenajām lietām. Bet tas jau ir cits stāsts un būtu stāstāms citu reizi, tāpēc es saku jums paldies par uzmanību. Un, ja radušies jautājumi, tad ar prieku uz tiem atbildēšu.